Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim organizācijas un noliktavu parametru aizpildīšanu 1C tirzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Pareiza šo parametru konfigurācija ir būtiska, lai nodrošinātu preču uzskaiti, dokumentu apstrādi un veiksmīgu uzņēmumu darbību sistēmā. Soli pa solim parādīsim, kur un kā ievadīt nepieciešamo informāciju, kā arī sniegsim praktiskus padomus, lai izvairītos no biežāk pieļautajām kļūdām. Sāksim ar organizācijas izveidošanu un tās parametru iestatīšanu. Lai nonāktu līdz organizācijas iestatījumiem, ejam uz klasifikātori, uzņēmums, organizācijas. Mums atvērsies organizācijas saraksts. Lai pievienotu jaunu organizāciju, spiežam uz plusiņu, vai arī ejam caur darbības, pievienot. Atvērsies jaunas organizācijas kartiņa. Šajā kartiņā kods aizpildīsies automātiski. Ailē nosaukums ierakstām uzņēmumu nosaukumu, piemēram, paraugs SIA. Ailē pilns nosaukums ierakstām pilno uzņēmumu nosaukumu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību paraugs. Organizācijas iestatījumos varam norādīt prefiksu dokumentiem, kā arī atzīmēt, lai prefiksi izvedās drukā, tas ir izdarāms lūk šajās ailēs. Obligāti jābūt atzīmētam ķeksim pie attēlot reglamentu uzskaitē. Pāriesim pie ailes pamata bankas konts. Uzspiežot uz 3 punktiņiem, varam pievienot organizācijas bankas kontu. Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti, varam pievienot vairākus, bet kā galvenais ir jānorāda viens. Lai pievienotu bankas kontu, spiežam uz plusiņu vai arī ejam caur darbības, pievienot. Atveras jauna bankas konta aizpildīšanas kartiņa. Ierakstām konta numuru lūk šeit. Norādām bankas konta veidu un valūtu. Ja bankas konts ir multivalūtu, atzīmējam ķeks pie multivalūtu konta. Norādot bankas konta numuru, ja programmā jau ir ievadīts konkrētās bankas SWIFT kods, tad tas pievienosies automātiski. Ja nav, tad pievienojam paši. Lai to izdarītu, uzspiežam uz 3 punktiņiem, tad uz plusiņu un aizpildām visu nepieciešamo informāciju. Kad visa informācija savadīta, saglabājam izveidoto SWIFT kontu. Ja banka, kurā ir atvērts konts, veic maksājumus caur korespondenta kontu, atvērtu citā bankā, tad atzīmējam ķeksi pie netiešajiem norēķiniem. Ja bankas konts ir faktoringa konts, tad atzīmējam ķeksi pie faktoringa konta. Ja nepieciešams, lai bankas konts tiktu attēlots drukas formā, atzīmējam šo ķeksi, kā arī, ja nepieciešams, varam rediģēt tekstu laukā maksātājs, lūk šeit. Papildus ir iespējams norādīt bankas konta atvēršanas un slēgšanas datumus lūk šeit. Kad visa informācija savadīta, saglabājam bankas kontu, uzspiežot uz pogas OK. Lai pievienotu bankas kontu organizācijas kartei, divreiz uzspiežam uz izvēlētā bankas konta. Pāriesim pie cilnes pamata. Sāksim ar rekvizītu aizpildīšanu. Norādām reģionu, reģistrācijas numuru, PVN reģistrācijas numuru, ja tāds ir. Papildus varam norādīt uzņēmumu darba laiku, reģistrācijas apliecības izdošanas datumu un sērijas numuru, kā arī galveno struktūru vienību, ja tāda nepieciešama. Cilne kontaktinformācija. Šajā cilnē iespējams norādīt jebkādu uzņēmumu kontaktinformāciju, gan adreses, gan telefona numurus, gan e-pastus, gan arī linkus uz mājaslapu. Šoreiz parādīsim, kā pievienot juridisko adresi. Spiežam uz plusiņa. Izvēlamies kontaktinformācijas veidu. Šajā gadījumā izvēlēšos adresi. Atveras adreses aizpildīšanas kartiņa. Ailē objekts aizpildās automātiski. Pie adreses veida izvēlamies mums nepieciešamo, uzspiežot uz 3 punktiņiem. Šajā gadījumā izvēlēšos organizācijas juridiskā adrese. Tālāk varat izvēlēties strukturēto vai patvaļīgo ievadīšanas veidu adresēm. Patvaļīgais veids būs visa adrese vienā rindā. Svarīgi atcerēties, ja adrese tiks aizpildīta šādā veidā, veidojot atskaitas, būs ierobežotas šķirošanas iespējas pēc adresēm. Mūsu gadījumā es aizpildīšu strukturētā veidā. Aizpildām visu nepieciešamo informāciju. Mūsu gadījumā aizpildīšu pasta indeksu, pilsētu, ielu un māju. Aizpildot katru aili, programma pievieno attēlojumu lūk šeit. Kad visa informācija savadīta,
ierakstām un saglabājam, spiežot pogu OK. Lai pievienotu uzņēmumu tālruni vai e-pastu vai jebkuru citu kontaktinformāciju par uzņēmumu, darbību princips ir vienāds. Spiežam uz plusiņa, izvēlamies, kādu informāciju vēlamies pievienot, nosakām informācijas veidu un aizpildām nepieciešamo informāciju. Organizācijas kartītē vēl jūs varat aizpildīt atbildīgās personas, ja tādas ir nepieciešamas. Lūk, šajā cilnē. Kā arī pievienot logo. Lai pievienotu logo, spiežam uz pogas faili un ar plusiņu pievienojam attēlu. Pievienosies jauna rindiņa. Ievadām attēlu nosaukumu. Lai pievienotais attēls izvadītos uz drukas formu, novietojam kursoru uz nepieciešamās rindiņas un uzspiežam pogu pamata attēls. Ar šo esam noslēguši iestatīt organizācijas parametrus. Pāriesim pie noliktavas izveidošanas un iestatīšanas. Lai nonāktu līdz noliktavas izveidošanai, ejam uz klasifikātori, uzņēmums, noliktavas. Mums atveras noliktavu saraksts. Lai pievienotu jaunu noliktavu, spiežam uz plusiņu vai arī ejam caur darbības pievienot. Atvērsies jaunas noliktavas kartiņa. Kods pievienosies automātiski, kad saglabāsim iestatījumus. Ailē nosaukums ierakstām noliktavas nosaukumu. Šoreiz nosaukšu savu noliktavu par galveno noliktavu. Pievienojam organizāciju, kurai šī noliktava pieder. Ja nepieciešams, varam norādīt noliktavas atbildīgo personu. Noliktavas veids var būt vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības. Sāksim ar vairumtirdzniecības noliktavas parametru aizpildīšanu. Pie noliktavas veida izvēlamies vairumtirdzniecības. Ja uz šo noliktavu attiecas noteikts cenas veids, to varam norādīt lūk šeit. Kā arī varam norādīt grāmatvedības uzskaites kontu, struktūru vienību, pārdošanas cenas tipu un PVN likmi, ja tas ir nepieciešams. Norādot cenas noliktavas parametros, ja lietotāja iestatījumos un klienta līgumā nav norādīts cenas veids, tad veidojot dokumentus, programma pievienos cenu veidu no noliktavas parametriem. Pie nodošanas veida atzīmējam noliktavu. Šie ir standarta noliktavas iestatījumi. Tālāk turpināsim ar mazumtirdzniecības noliktavas veidu. Norādām noliktavas organizāciju. Izvēloties noliktavas veidu mazumtirdzniecība, varat norādīt noliktavas tipu, piemēram, tirdzniecības zāle. Papildus varat norādīt veikalu, uz kuru attiecas noliktava, un kasi. Kā arī varat norādīt grāmatvedības uzskaites kontu, struktūru vienību, pārdošanas cenas tipu un PVN likmi. Pie nodošanas veida atzīmējam noliktavu. Šie ir standarta parametri mazumtirdzniecības noliktavai. Tālāk pastāstīšu par kopējām iespējām gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības noliktavai. Cilnē kontaktinformāciju varat pievienot noliktavas kontaktinformāciju. Lai to izdarītu, spiežam peles labo klikšķi uz tabulas daļas, izvēlamies pogu pievienot. Tālākās darbības kontaktinformācijas pievienošanai ir tieši tādas pašas, kā pievienojot kontaktinformāciju organizācijā. Abos noliktavas veidos varat pievienot noliktavas īpašības un kategorijas. Abos noliktavas veidos ir iespējams izmantot orderu noliktavu. Ja izvēlēsieties veidot orderu noliktavu, tad būs nepieciešams programmā veidot papildus dokumentus, kas veidos papildus uzskaiti. Cilnē orderu schēma iespējams aizpildīt parametrus orderu noliktavai. Papildus tam programmā ir iespējams noteikt preču uzskaiti pa noliktavas šūnām, lai norādītu precīzu preces atrašanās vietu. Lai uzzinātu vairāk par noliktavas papildus funkcijām, sazinieties ar mums. Ar šo noslēgsim šodienas video par organizācijas un noliktavas parametru aizpildīšanu. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!